Tu savai meitai, es izdomāju rādīt, kā audzēt kaut ko, ne? Kā aug. Es gribu meitai rādīt, kā notiek dzīve, kā notiek pasaule. Un tad mēs tur sievu domājām, ka mums vajag siltumnīcu. Un īstenībā tas stāsts bija, mēs sākumā jau varbūt lielākā daļa privātmā īpašnieku domā, kā mums vajag to alumīniju, to visu stiklu. Tad mēs skatījāmies 4 štuks. Pakasījām galvu. Baigi traki. Tā kā baigi traki. Es aizbraucu pie savas mammas, uz mammas dārzu, kur viņai stāv siltumnīca, ko es uzcēlu tu jau gadus. Es nezinu cik. Kad 5 gadu apakaļ, man liekas? 5 vai 6 toči. Un sniegs tur no viņas nekad nav tīrīts nost, nekas nav darīts. Viņi tur vienkārši stāv. Un no viņu kāds mēģinājis apzakt tos tomātus, izsakt un siltumnīca stāv. Un mēs domājam, priekš kā mums tērēt tādu naudu. Jāzvan Mārtiņam, jātais barters kaut kāds. Un tad audzēsim kaut kādus tomātiņus, kaut ko meitai. Sinkā. Jo pa lielam, ja tu tā paskaties, tāpat kā kaut ar to pašu makšķirēšanu, tas, cik tu ieguldi un cik tu saņem atpakaļ, ir tā kā smieklīgi. Par to naudu tu var nopirkt tomātus. Nē, tas nav biznesa. 10 gadiem tos tomātus var ēst. Cipa no sērijas. Ja mēs tā skatāmies. Mēs vairāk tā ņemsim.